Sveiki! Saņēmu tikko rēķinu par elektrību. Mans rēķins bez PVN ir 215 eiro. Šeit jūs varat redzēt. Kā viņš man veidojās? Kopā es esmu iztērējis 2233,91 kWh. Par piegādi, redz, ka man ir 88,51 eiro. Par maksa par jaudas uzturēšanu 20,50. Bet par pašām kilovatstundām man nav jāmaksā par 2000, cik es esmu piegādājis, bet 903. Kā man radās 903, to es tās nedaudz vēlāk izskaidrošu, tā ka šeit bija jābūt ciparam arī 2233. Ja mēs paņemsim palīgā kalkulātoru, tātad mēs ņemam 2233,91. Tik daudz es esmu kilovatstundas patērējis. Reizinam ar 1 kilovatstundas cenu. 0,118. 0,118. Vai, bišķi kļūdījos? 118. Tas mums ir 263 eiro par elektrību. Pieskaitam par piegādi 88,51 plus par jaudas uzturēšanu 20,50. Kopā sanāk 373 gandrīz. Plus vēl 21%. Un redzam, tas ir 451 eiro. Nopaļojot. Tātad 2026. gada janvāri mans elektrības rēķins par mājas apsildi un siltā ūdens sildīšanu ir 451 eiro. Kā man radās 903? Skatāmies tālāk. Šeit jūs redzat, es esmu iegājis sadalas tīklos, mājaslapā, neto uzskaites sistēmā. Lūk, spiežot uz viņu. Man atverās neto uzskaites sistēma. Ko tas viss nozīmē? Man uz jumta stāv saules paneļi, kas pa vasaru ražo elektroenerģiju. Un šī elektroenerģija tiek uzkrāta. Līdz ar to es tērēju to, ko es esmu sakrājis. Un šeit jūs varat redzēt, ka pirmajā stabiņā mēs redzam, cik es esmu patērējis konkrētā mēnesī elektroenerģiju, otrajā stabiņā, cik es esmu nodevis tīklā un elektroenerģiju, un trešajā stabiņā, šeit jūs varat redzēt, šis stabiņš, cik man ir uzkrājums. Un te jūs varat redzēt, ka uzkrājums decembrī uz janvāri man bija 1330 kWh. Tā ka iztērējot šos 2033 kWh, es iztērēju savus uzkrājumus. Un līdz ar to man nācās samaksāt nevis par 2000, bet 903 kWh. Nu, jūs varat redzēt, cik daudz man bija jāmaksā. Iepriekš pat cik kWh. Tā kā varbūt tas bija viens no tiem iemesliem, kāpēc es tur tā baigi necepos saistībā ar elektroenerģijas patēriņiem. Nu, tagad februārī, protams, man uzkrājumi, kā jūs redzat, ir beigušies, un viss, cik es iztērēšu, par visu tad būs arī jāmaksā. Tas arī bija viss, ko šodien gribēju jums parādīt. Visiem veselību, veiksmi un mazus elektrības patēriņus. Līdz ar to mazas izmaksas. Līdz nākamajai reizei. Tā.